Laipni lūgt apkārt mūsu logā. Mēs esam Rīga FC konferenču līgas mačā. Jā, gaidām tiešām intriģējošs mačs. Otrā kārta kvalifikācijā uz konferenču līgu Rīgai. Cerams izdosies kāds panākt, kurus panākt uzvaru. Pretinieku vārdsargs tika pie bumbas, parādīja, ka viņam kaut kas notika un nokrita gar zemi un pie viņa atskrēja palīdzēt ar viņa traumu. Izstāst, ka viņam viss labi, mošs krampi sarāva, bet viņš turpinās spēlēt. Puslaiks Rīga FC mačā 1-0 Rīga FC labā. Pagaidām Rīgai bijuši daudz sitieni un daudz uzbrukumi. Nav realizējuši vairākus, bet izstāst, ka būs Rīgas labā šis mačs. Jā, izdevās ļoti veiksmīgi. Pirmā puslaika tieši izskaņā Rīgai Ramiresam ar galvu gūt vārtus. Tiešām perfekts vārtu guvums, atsitiens pat pārlikni un vārtos. Un tiešām ceram otrajā puslaikā uz rezultātu vairāk goliem. Protams, Rīgas labā. Un tad atbalstam un skatāmies, sekojam līdzi interesantākajiem, protams, momentiem un ceram uz daudz bīstamām situācijām pie pretinieku vārtiem. Un skatāmies, kas notiks tālāk.
2-0 Rīga FC labā, trāpīja gols Sikuera no stūra sitiena. Jā, arī ļoti perfekts gols, tiešām standarta situācija, izglāba FC Rīga, otrais vārtu guvums 2-0. Tiešām cerams ideāli maču turpinājumu un ieņošana, protams, jau pāragri varbūt, bet jau nākamajā kārtā būtu ļoti ideāli Rīga iekļūt. Diemžēl pretinieki trāpīja. 2-1, joprojām Rīga FC labā, vismaz tas pozitīvs Zviedris atcerēja pirmo sitienu, un tad Rīgas spēlētājs pats savos vārtos iesita netīšām. Jā, diemžēl nebija pilna izmēra kontrola, doma par spēli, par rezultātu palielināšanu. Domāju, vairāk par aizsardzību, līdz ar to arī ielaida, diemžēl, golu. Bet, cerams, izdosies noturēt vismaz panākumu, lai ir vieglāk izbraukumā, bet, viennozīmīgi tāpat būs ļoti grūti arī tur. Tāpēc būtu labi tiešām atlikušās 5 minūtēs iesist, tomēr dabūt to 2 vārtu pārsvaru, lai ir izbraukumā kaut kāds atvieglojums, jo tāpat būs sīva, protams. Viss labi. Lielas paldies. Paldies.